var runāt. 22 komandas iesāka cīņu par Latvijas kausa basketbola trofeju, bet tikai 2 no tām ir nonākušas līdz Daugavpilī, kur tad lielais fināls. Tālāks ceļš, protams, abas komandas jau vakar ieradās Daugavpilī. Pamatpieciniekā komandas kapteinis Arturs Aussejs, Pertu Blomgrens, Maikls Rendolfs ar bumbu, Zakrijs Vatsons un Edvards Mežuls. Ja tiek ievadīta laukumā no autas situācijas, uzreiz var sākt pretuzbrukumu pēc pretinieku kļūdas. Isufs Sanons pirmie punkti šajā spēlē. Piekasīties, atrast problēmas, viena no tām ir tā, ka Ventspils pretinieki izmet visvairāk soda metienus visā Latvijas-Igaunijas basketbolā. Aptur Mežuls tieši aizsardzībā Bertāna. Lūk, Ventspils lidojumā 1-2 piespēles tālmetiens. Ar tādu spēli viņi spīd, bloķēts Blomgrens. Zaķim vai jaunajiem? Abiem tieši Taisnība. tā. Iļas Sidorovs nāca laukumā arī 55, un arī Harisons Klērijs uzreiz šāja no tālās distances. Harisons Klērijs! Tikt pie 2 metieniem šajā ceturtajā VF komandai. Mārtiņa Gulbi vadītā vienība vienmēr liek uz to uzsvaru. Edvardam Mežulim šajā spēlē otrais soda metiens nav precīzs, bet laba aizsardzība. Isufs Sanons tiek galā ar Artūru Auseju aizsardzībā. Kaitām reizēm pat presinga labākās zāles ir tikta viens soli garām un vienkārši triekties pāri. Varbūt tas mazliet pasteidzinās tavu spēli, bet vismaz neiekritīs nekādā slazdā Mežuls. Tajiem basketbola klubu Ventspils uzbrukumiem, kur sanāca tik pie samērā sakarīga uzbrukums. Vai vēlas, vai grib pasteidzināt tempu, to neizdodas pārbaudīt, jo Ventspilniekam atkārtot iespējas. Piespēle Vefrīgas komandai, nemaldos 1,7 sekundes. Isufs Sanons ļoti sarežģīts metiens, bet tas lido grozā. Kas par pirmās ceturdaļas noslēgumu Vefrīgas komandai un gūst rezultātu. Un šeit vēl pie tam pēc svilps. Jā. Harisons Klērijs. Saspēles vadītāja postenī Dairis Bērtāns no tālās distances. Dairis! Vēlreiz šauj precīzi no... Ieliekam kontekstā 2 dažādi spēlētāji šo cīniņu zem groza. Blomgrens, precīzi tālmetiens, nepieciešami punkti. Maikls Rendolfs daudz no dribla veido savu metienu sodu laukumā. Neapstādināms Harisons Klērijs ir augstāk jāsagaida. Pretnē viegls metiens, bet Klērijs, ja pēc piespēles saņem bumbu, tāds patiešām var izpildīt regulāri. Blomgrens pret Lorencu, 2 viesspēlētāju duelis. Bērzē, vēl viens trejets, un rezultāts jau tīri baudāmi. Punkti mūsdienu basketbolā nav principā nekas, bet ir jāstrādā aizsardzībā. Šādas epizodes pārnesies +16 VF komandai Sidorovs. Un vairāki 2 ukraiņu spēlētāji pick and rolli. Aleksandrovs pēc skaists Bobrova piespēles. Laukumā Riharda Aleksandrova. Labi piespēle 2 punktu Vefrīgas komandai. Redzam atkal basketbola klubam Ventspils tāds ļoti smagnējs uzbrukums, bet ar labām beigām. Gribēju teikt, ka tieši 5 minūtes vēl jāspēlē 3. ceturdaļā, un Vefrīga turpina ar uzbrukumu. Vēl 12 sekundes palikušas, un šeit Sidorovs. Skaists caurgājiens. Neuzbruk pret Dairu Bertānu Rendolfs. Jāmeklē kāds cits turpinājums uzbrukumam. Zaķis nolas laukumu. Rendolfs nav tālmetienu izpildītājs, bet trāpīgs caurgājiens. Veiksmīgi izmanto Vefrīga komandas dotās iespējas. Vēl viena gan iespēja Vefrīga komandai. Tādas frāzes nav bieži daudz jāizmanto šodien, jo parasti Vefrīga ar pirmo iespēju gūst punktus. Vēlreiz Klērijs. Tavs kausa lielajā finālā. Un labs caurgājiens Blomgrens no otras puses ar kreiso roku. Menedžera Ralfs Plēnits atziņa, ka tieši mūsu pusē ļoti labi pazīstamais Rīts Noponents ir viņa aģents. Noponents šķiet jau kāds 25 gadus Latvijas klubiem saka. Grozu vismaz šajā spēlē nekā Artūrs Aussejs. Jā, Artūrs Aussejs tomēr fenomenāli šajā sezonā izpild tālmetienus. Šis arī ir labs piemērs Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs. Ventspilnieki patiešām tādā tīrā uzbrukuma basketbolā var ilgi turēties tev pakausī, kā to pierāda 2 Artūra Auseja tālmetieni pēc kārtas. Isufs Sanons tālu no groza. Lielā ātrumā dodas uz priekšu. Isufs Sanons vēlreiz noslēdz ceturdaļu ar precīzu metienu. Protams, groza un
veidojās pārsvars pretinieku komandai. Un laba epizode, ļoti laba epizode. Blomgrens nogroza apakšas. Veselī, protams, vēlam Renāram, lai viņš atgriežas laukumā vēl labāks nekā jebkad iepriekš. Censonis piesakās Sanonam no mugurpuses. Labi nostrādā Ventspilsnieka aizsardzībā, bet 2 punktu Klīrijam. Punkts uzbrukumam. Dairis Bērtāns, laba piespēle Lorensam, tālāk jau Harisons Klērijs ar bumbu. Harisons Klērijs no laukuma stūra. Ar spēles vērtīgākā spēlētāja balvojumu 23 punkti Klīrijam, 25 Sanonam. Lūk, nezinu, vai Bērtāna ģimene ir devusies uz Daugavpili vai nav. Bērtāns pret Ausēju. Praktiski 2 vienaudži cīnās līdz galam. Un to man ir prieks redzēt šādu azartu arī Zemes sastāvā mūsu rindās. Man šķiet tā arī tas atvērtais solis. Nepalika atrisināts jautājums. Jā, tieši tā. Jā. 2 punkti Ilja Sidorovs. Sodmetiens precīzs Talsiniekam. 89-72, 2 minūtes 40 sekundes. Ilja Sidorovs, skaista piespēle un skaista sadarbība starp abiem ukraiņu spēlētājiem. Saudabīga vieta bija Latvijas basketbola hierarhijā. Nevienmēr tajā spēcīgākās vienības startēja ar savu labāko sastāvu. Vai 63. gadu, kad ekspedīcijas zvejas pārvaldes komanda Latvijas kausa finālā pieveica VF komandu. Es arī ļoti šaubos, ka tur VF vadošais sastāvs to dienu spēlēja. Kluba Ventspils puses jau tiesneši ir dabūjuši bumbu. Spārkīs ir nācis laukumā. Jā, Mārtiņš Gulbis, kā vienmēr ar saviem bērniem, nosvina savas lielākās dzīves uzvaras, laikam tā jāsaka. Un apsveicam VF Rīgu ar izcīnīto Užavas kausu.